Tad iepriekš, kad mēs veidojam galdu, mums izveidojas neliela problēma ar to, ka, ja mēs mainam kādu no automātiski izveidotajiem parametriem, mums nemainās viss līdzi. Pamēģināsim izveidot parametrisku atvilkni, tādu pašu, kā mums iepriekš bija. Tikai šī gadījumā mums visi izmēri ir jānosaka uzreiz. Tātad pie modify change parametrs mēs izmantosim plus simboliņu, lai izveidotu parametrus. Piemēram, mums ir biezums 16 mm. Tātad tas ir plāksnes biezums, no kuras sastāvēs visas detaļas. Mums varētu būt, piemēram, augstums 160 mm. Tas ir tas, cik mēs veidosim dziļumu mūsu atvilknē. Mums ir, piemēram, platums, kurš ir 450 mm. Un mums būs dziļums, kas mums bija 510 mm. Bet tas bija 510 ieskaitot aizmugurējo plāksni, līdz ar to 510 mīnus biezums. Tātad, veidojot parametrus, mēs varam arī rakstīt darbības. Un mums būs arī ārējā dekoratīvā plāksne. Tātad dekoratīvā plāksnes platums. Ievērojam, ka es nerakstu atstarpes, es rakstu apakšvītras, jo nav atļauts nosaukums izmantot atstarpes. Tātad tas mums būs platums plus 2 reiz biezums. Jo atceramies, mēs veidojām, ka uz sāniem ir papildus plāksnes biezumā maliņa, lai noslēptu iekšējās malas. Un ok. Tad mēs sākam veidot mūsu skici, izmantojot nevis skaitļus, bet šos nosaukumus. Un šeit mums ir dziļums. Un enter. Automātiski šie vārdiņi nomainīsies pret skaitļiem. Pie skaitļiem mēs pamanīsim, ka ir rakstīts fx priekšā, tātad funkcija no x. Tas tāds matemātisks pieraksts, kādā veidā to raksta, bet tas mums ļauj zināt, ka tas skaitlis ir no kaut kurienes jau dots. Es paņemu no stūrīša, ierakstu biezums, varu nospiest arī enter. Nospiešu tab, lai pārslēgtu uz otru izmēru. Platums. Ja man vajag pārslēgties starp izvēlētajiem nosaukumiem, tad varam to darīt ar bultiņām. Enter. Vēl vienreiz enter. Apstiprina izveidi. Un uz leju tas pats. Biezums. Dziļums. Un tad ir sarežģītā daļa. Mums vajadzētu, lai tā dekoratīvā plāksne nostājas pa vidu. Mēs varam, protams, likt ierobežojumus, vai arī mēs varam ielikt palīgu līniju uz vienu no pusēm, kas ir precīzi biezums. Kas izveidos mums relatīvu punktu, kas mainās līdzi visam, netaisot ierobežojumus. Tad mums ir atkal biezums un mums ir dekoratīvās plāksnes platums. Un enter. Finish sketch. Un atskamies tieši tāpatās kā iepriekš ar pretējām malām, extrude. Šeit varam distanci norādīt kā augstums. Tātad mēs atkal nerakstam nekādus izmērus. Priekšējās divas plāksnes augstums. Un paliek tikai vidiņš, to ierakstīsim, piemēram, ar roku 5 mm. Galvenais atceramies, ka tas ir jauns ķermenis. Un viss. Tātad mums ir izveidojusies mūsu atvilkne. Es saprošu, ka ir pārējās malas arī atsevišķas. Un es varu atvērt vienkārši modify change parametrus. Un, piemēram, samainīt, ka mums plāksne būs nevis 16 mm, bet, piemēram, 25 mm. Un uzreiz izmainās viss dizains attiecīgi pēc šīs te viena parametra. Ja es vēlos, es varu arī bodijas izslēgt pēdējo bodiju, pa vidu kādu bodiju, lai es redzētu, ka jā, arī iekšējā plāksne ir samainījusies. Vienīgais, kas šādā veidā mums nemainīsies, ir iekšējās plāksnes biezums, kur mēs ielikām 5 mm ar roku.
Tad redzam, ka šeit mēs varam arī ielikt, ka dekoratīvās plāksnes, piemēram, novirzi varētu būt 4 reiz biezums, bet tad redzam, ka novirzās uz vienu pusi, tāpēc, ka šī vietā bija palīga līnija. Ja mēs ieliktu ierobežojumu, kā viņai ir jāatrodās pret centru, tad šis te arī strādātu, pat ja mēs mainītu, cik reizes biezums ir uz sāniem.